kultūras pasākumu organizēšanu un producēšanu. Attiecīgi, mans pirmais backgrounds ir laikmetīgā māksla. Es esmu ilgus gadus strādājusi Kivu laikmetīgās mākslas centrā, pēc tam darbosies arī Rīgas starptautiskajā bienālē, un tas paredz to, ka esmu strādājusi ar konkrēti dažādu jocīgu, varbūt, formātu izstādēm, piedalīsies mākslas darbu radīšanā, kas arī ir bezgalīgi interesants process, kur es esmu vairāk no tādas tehniskās puses bijusi piesaistīta, bet vienmēr klātesoši kaut kādiem radošiem procesiem un palīdzējusi saprast arī no tādas tehniskās puses, kā realizēt kaut kādu radošu ideju, kura ir jāmaterializē. Un tad laika gaitā es esmu mazliet vairāk attālinājusies konkrēti no šīm te izstāžu formātiem un konkrēti vizuālās mākslas, bet tajā pašā laikā esmu tepat organizējot dažādu veidu pasākumus. Šobrīd tas vairāk ir tieši festivāla formāts, ar ko es visvairāk strādāju. Pāris pēdējos gadus esmu bijusi festivāla Homo Novus producente un rūpējusies par tādu visu festivālu lielo kopbildi un kopā saturēšanu. Tad tie šobrīd aktuālie projekti un festivāli, ar kuriem es strādāju, ir sarunu festivāls Lampa, kurus arī pildu visu šī festivāla producentas lomu. Un nākamais būs starptautiskais kinofestivāls Rīga IFF, tā kā tas vēl ir priekšā, kino rudens ir straujiem soļiem jau sāk tuvoties, tā kā gaidīsim noteikti oktobrī uz filmām. Nu, lūk, tātad, kā jau minēju, lielākoties tie ir kultūras un mākslas pasākumi, ar kuriem es esmu strādājusi, bet varbūt atšķirībā no tā, ko un kā Ieva stāstīja, es vairāk strādāju tieši ar tādām tehniski praktiskām lietām un tādu kopēju globālu projektu, vienalga, kas ir tas iznākums, vai tā ir izstāde, izrāde, koncerts, sporta spēles vai jebkas cits, kas ir jārealizē. Es vairāk darbojos ar to, lai šīs lietas tiktu saorganizētas un notiktu, un mazāk iesaistos tieši pašos tajos radošajos procesos, jeb satura izstrādē, kas ir idejas pamatā. Protams, tās nav tādas atdalāmas lietas, un tur vienmēr kaut kādi tie radošie procesi arī ir klātesam. Nu, lūk, un tad, kā es minēju, jau iepazīšanās aplītī, tas mans šodienas mērķis ir padalīties ar to, kā es ķeros klāt kaut kādam projektam, no kura gala vispār sāk. Man ir ideja, es gribu realizēt šādu vai šādu notikumu, tā kā, ko man tagad darīt, lai tas var īstenoties. Nu, lūk, un tad šeit ļoti apzināti es esmu sametusi visu tādā vienā bardakā, vienā lielā spainī, kas ir kaut kādas tās lietas, par kurām vispār varētu domāt, ķeroties klāt pie jebkāda kaut kāda pasākuma īstenošanas, un tad mēģināsim iziet cauri un saprast, kā no šī bardaka ieviest kaut kādu pārskatāmu kārtību, lai visi, kas ir iesaistīti kaut kādu procesu īstenošanā, zinātu, kad, kas, kā ir jādara. Un kurā laikā, kas ir katra atbildībās iekļautās lietas. Nu, lūk, tātad, no kura gala sākt? Tas, ko es iesaku, vispirmām kārtām, tāpēc arī atšķirīgā, gošā, rozīgā krāsiņa, ir vispirmām kārtām izējot no tās savas idejas saprast, kas ir tās vajadzības, ko jums vispār vajag. Nu, tad es esmu uzskaitījis tādus pavisam lielus tādus pieturpunktus, jo ir skaidrs, ka jums ir vajadzīgi dalībnieki. Vienalga, vai tas ir mākslinieks, mūziķis vai vienalga, kas ir tas cilvēku kopums, kas realizē šo te pasākumu, ko jūs esat iecerējuši. Tad ir vajadzīga lokācija, tur attiecīgi tad arī vai tā ir kaut kāda ēka, kas ir jau jūsu rīcībā, vai kāda cita vieta, kas ir jāatrod, kur jūs šo te pasākumu īstenosiet. Tad noteikti pasākumam būs vajadzīgs kaut kāda veida aprīkojums, lai šis pasākums varētu notikt, un jums būs vajadzīgi apmeklētāji. Un tad zem šiem te 4 punktiem apakšā tur var salikt ļoti konkrētas apakšvienības, teiksim, apmeklētāji, ka man ir jāpainformē tā mērķa auditorija, ko es gribu uzaicināt, un jāparūpējās par to, ka cilvēki zina, ka ir šāds pasākums, un tad tam līdzīgas lietas, tur, teiksim, preses relīze, vai tās ir kaut kādas reklāmas kampaņas sociālos un tam līdzīgas lietas. Tad, kad jūs esat nodefinējuši, kas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai šis pasākums varētu notikt, tad
tas nākamais solis noteikti ir tāda resursu apgūšana. Tas ir tāds lielais katls, kur jūs varat sadalīt, teiksim, divās tādās pusēs. Viens ir pirmais, saprotiet, kas ir jūsu rīcībā jau esošie resursi, vai tie ir jūsu cilvēki un darbinieki, kas var organizēt un iesaistīties, un tas ir tas cilvēku resurss, vai tas ir kaut kāds jau esošs finansējums, kas, piemēram, ir kaut kāda noteikta projekta ietvaros, jums jau piešķirts, ka jums jau ir kaut kāda pamata paka tam visam, vai jums ir šī vieta, kur tas notiks, kas ir jūsu inventārs, piemēram, vai jūsu rīcībā, teiksim, biedrībai ir kaut kāda apskaņošanas iekārta, vai tur mikrofons un tumba, vai tam līdzīgas lietas, ir krēsla galdi vai projektors, kas ir tie rīki, ko jūs varat izmantot. Tikpat labi tas var būt transports, ka jūs rīcībā ir kaut kāds transporta līdzeklis, ar ko jūs varat paši būt mobili, var pārvietot kaut kādas vajadzīgās lietas. Un tad, nomīnusojot no tās lielās vajadzību pakas no esošos resursus, jūs sapratīsiet, kas ir tās lietas, pakalpojumi, preces vai vēl kaut kas cits, kas jums ir nepieciešams. Nu, lūk, un tad, kad jūs esat nodefinējuši, kas ir tie resursi, kuri jums ir vajadzīgi, bet kuri jūsu rīcībā vēl nav, tad jūs varat ķerties klāt pie tādas sastruktūrēšanas ar veicamajiem uzdevumiem, kā pie šīm lietām nonākt. Nu, tad būtiski noteikti ir sākt ar komandu, saprast, kas ir šis cilvēku kopums, kas pie šī projekta strādās. Kas ir šie cilvēki, kas būs jūsu kaut kāds administratīvais, organizatoriskais atbalsts, kas būs radošie cilvēki, kas būs tehniskais personāls. Šeit būtiski neaizmirst arī to, ka īpaši jums kā biedrībām un kā organizācijām, kas strādā konkrēti ar kopienu, neaizmirstiet, ka jūsu resursi var būt arī brīvprātīgie cilvēki, kas grib iesaistīties un palīdzēt jūsu projektu īstenošanā. Nu, lūk, un tad izejot no šīm te vajadzībām, esošajiem un neesošajiem resursiem, var ķerties klāt pie darbu saraksta un nodefinēt, ko un kādā secībā ir jāpaveic, lai nonāktu līdz pasākumam. Nu, lūk, šeit es esmu uzmetusi tādu pīrādziņu, kur var redzēt pa dažādām porcijām, kas ir tās lietas, par kurām vispār būtu jādomā, ja tas ir kaut kāds noteikts pasākums, ko jūs organizējat. Protams, ka šeit nav uzskaitītas visas lietas, jo atkarībā no tā, kas ir tas pasākuma formāts, ko jūs organizējat, tur noteikti tas pīrāgs var augt lielumā un tie gabaliņi noteikti būs vairāki. Piemēram, ja tas ir teātra izrāde vai tas ir kino, tur varētu pienākt klāt tādi segmenti, kā piemēram kostīmi vai make-ups, ja tas ir pasākums, kur tiek nodrošināta biļešu tirdzniecība, tad tas vēl būtu kaut kāds atsevišķs segments, par ko domāt, un ne tikai par pašu biļešu tirdzniecību, bet par to struktūru, kā tas varētu notikt. Nu, lūk, un tad visas šīs lietas un kā vispār saprast, kas ir tās daudzās daļas, par kurām jums būtu jāpadomā, jebkurā gadījumā tas vispirmām kārtām iznāk no satura, jo saturs jums noteikti pateiks priekšā, kas ir tās lietas, kas no tā visa izriet. Tātad saturs, kas ir šis pasākums, kā tas izskatīsies, kāda ir iecerē, kur un kā tas ir iecerēts un kā tam vajadzētu notikt, un tad jau pa solītim tas tāds tā kā rēbus, viņš jau sāk atrisināties. Jā, nu, kā jau minēju, komunikācija un reklāma noteikti ir viena no tādām būtiskām lietām, kas ir nepieciešama, lai jūs tiktu pie apmeklētājiem. Tajā pašā laikā tas noteikti arī ir būtisks rīks, jo jūs labāk komunicēsiet par tiem pasākumiem, ko jūs organizējat, nevis arī domājot tikai par kaut kādu vienu notikumu, ko jūs rīkot, bet arī par kaut kādu vispār jūsu pasākumu programmas kopumu un vispār jūsu aktivitāti kā kādas organizācijas pārstāvjiem. Jūs padarīsiet paši sev redzamākus, attiecīgi arī tas kaut kādā laika nogriezienī sāks arī atbalstoties un palīdzēt jums piesaistīt finansējumu, tad, kad jūs domāsiet par jau nākamajiem projektiem.
Jūs varēsiet parādīt un pastāstīt, ko jūs esat veikuši iepriekš, kas ir šīs lietas, ko jūs esat darījuši, un ka jūs esat pierādījuši to, ka jūs jau esat darītāji, jums ir tikai vajadzīgs finansiāls atbalsts. Nu, lūk, par vides un satura pieejamību jau pieskārās un pastāstīja. Šeit esmu nodalījusi to divās porcijās. Viens ir vides pieejamība, kas ir vairāk domājot par fizisko pasauli, tas nav attiecināms tikai uz cilvēkiem ar dažādu veidu kustību traucējumiem vai ļoti specifiski cilvēkiem, kas ir ratiņkrēslu lietotāji, bet arī tas ietver sevī to, ka pieejamība ir pilnīgi visiem cilvēkiem domāt, un tas ir arī domājot par mamām ar maziem bērniem, ar ratiņiem, mamām un tētiem un citiem vecākiem, un arī par senioriem. Un, attiecīgi, ņemot vērā to, kas ir tā jūsu mērķa auditorija, tad arī pieejamība noteikti būs tas, kas jums pateiks priekšā arī to, vai un cik daudz kādi jums ir vajadzīgi, piemēram, krēsli, kur apsēsties, ja tas ir stāvošs pasākums. Skaidrs, ka gados vecākiem cilvēkiem kaut kādā brīdī var būt vajadzība apsēsties. Un otra sadaļa pie pieejamības ir tā satura pieejamība. Tas tad ir tas arī, ko jau minēju, kas ir, teiksim, zīmju valodas tulkojums vai nodrošināt pasākumu, ja pasākums to atļauj reāla laika transkripciju, kas ir sistēma, ja pasākums ir ar apskaņošanu, kāds runā mikrofonā, tad ir iespēja pieslēgt šo te reāla laika transkripcijas rīku, kas runāto tekstu pārvērš rakstītā tekstā, kas atkal ir rīks, ko ir ļoti ērti lietot cilvēkiem, kas varbūt nav pilnībā nedzirdīgi un nesanājā zīmju valodā, bet saziņā izmanto lasīto tekstu. Nu, lūk, tad roku rokā droši vien ir komunikācija un kaut kāda vizuālo identitāte arī noformējums nāk kopā, kas varbūt gan ļoti konkrēti, teiksim, skatuves noformējums un kaut kādi dekorāciju elementi. Tajā pašā laikā noformējums var būt arī ļoti praktiska lieta, par ko padomāt, kas var padarīt šo te pasākuma norisi saprotamāku apmeklētājiem. Tas ir kaut kādas norādes par to, kur man ir jāiet, lai es nokļūtu pasākumā, bultiņas norādes, kur ir pareizā ieeja, kur atrast labierīcības, un dažāda veida vēl kaut kādas informatīvas norādes, kas var būt noderīgas tiem cilvēkiem, kas pasākumu apmeklēs. Tad, protams, ir tehniskais nodrošinājums, par kuru padomāt, jo skaidrs, tādas lietas kā elektrība, skaņa, gaisma, kādam tas ir jāpieslēdz, jāpalaiž, lai šīs te visas nepieciešamās tehnikas varētu strādāt. Attiecīgi, tur ir vajadzīgs kāds, kurš arī padomā par šīm te tehniskajām lietām un kas un kā notiks no tādas ļoti tehniskas puses. Par sabiedrisko kārtību un drošību jau arī mazliet parunājām. Šeit tas arī, protams, ir pēc Ievas ieteikuma, skatoties pēc tā, kas ir jūsu plānotais apmeklējums, formāts. Skaidrs, ka būs pasākumi, kas varbūt ir plašāk apmeklēti, kur arī tas pieprasa, teiksim, kārtības sargu klātbūtni, kas varētu būt apsardze vai medicīniskā palīdzība, aptieciņu jebkurā gadījumā, aicinu, rekomendēju iekļaut jebkurā gadījumā visās jūsu pasākumu norises vietās, bet tad tas arī izejot no tā, kas ir tas jūsu pasākuma apjoms, tad jūs izvērtējat, kas ir tās lietas, kas attiecībā uz sabiedrisko kārtību un drošību jums būtu vajadzīgas. Un tad, protams, administrācija, kas ir arī tāds liels kumos, bez kura iztikt nekādīgi nevar, un zem administrācijas paiet apakšā daudz tādas praktiskas, tādas papīru lietas būtībā. Tas ir gan projektu rakstīšana, ja tas ir nepieciešams, lai piesaistītu kaut kādu finansējumu, visas nepieciešamās lietvedības lietas, tas ir vēstules saskaņojumi, kas kādam kaut kur ir jāiesniedz, dažādi veidi dokumentu sagatavošana, grāmatvedība un tajā pašā laikā arī naudas plūsmas pieskatīšana, jo kādam ir jāsako arī līdzi tam, lai tas finansējums, ko jūs apgūstat, tiek izlietots pareizi, noteiktajos terminos un kārtībā. Nu, lūk, un tad
sadalot un nodefinējot, kas ir kaut kādas tādas darba uzdevumu grupas vai tēmas, tas arī ir tas veids, kā visvienkāršāk ir saprast, kā šīs lietas sadalīt starp noteiktiem cilvēkiem, ar kuriem jūs kopā strādājat, un sadalīt, kurš par ko ir atbildīgs un kurš kuras lietas pieskata. Un tad tas producents ir iezīmēts pašā viducī, tāpēc, ka jebkurā gadījumā ir vajadzīgs, vienalga, kā jūs to saucat, vai producents vai projektu vadītājs, ir vajadzīgs viens cilvēks, kurš ir lietas kursā par visām šīm lietām, kas notiek. Tad nevienmēr ir jābūt absolūti tādās smalkās detaļās, bet ir vajadzīgs viens cilvēks, kurš pārskata un zina visu šo lielo kopbildi. Lūk, un tad, kad ir nodefinēts šīs darāmie darbi, jeb tādas porcijas un sadalīts, kurš ko kā dara, tad nākamais ir salikt laika plāni un laika līniju. Tas, kā man personīgi patīk to vislabāk darīt, un kas man šķiet ir efektīvi, ir sākt skaitīt nevis no šodienas uz pasākumu, bet atpakaļgaitā. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas jums parādīs priekšā pa soļiem jau daudz skaidrāk, kas ir tās lietas, kas ir jāizdara vistuvāk pasākumam, un atkāpjoties jūs sapratīsiet, cik daudz tā darba ir jāpaveic apmēram jau šodien, jo šodienā sākot apgūstot arī visu tādu kaut kādu lielo veicamo darbu apjomu, noteikti var iestāties arī kaut kāds bloks un tā kā, ko tagad sākt, kā ieskrieties. Bet tajā brīdī, tad, kad jūs zināt, ka mums šajā te posmā, piemēram, ir jāpaveic šitik daudz lietu, tas jau būs uzreiz jau skaidrāk, ka man tas ir jāizdara tagad, tāpēc, ka man jau ir kaut kāds termiņš, kas ietekmēs noteikti visus tos nākamos darbus. Lūk, tātad tās lietas, ko ir būtiski tajā laika līnijā fiksēt, noteikti ir tie darba uzdevumi veicamiem termiņi, un kas ir šīs personas, kas ir atbildīgas par kaut kādu noteiktu bloku pieskatīšanu un pārliecināšanos, ka tur viss kārtībā un notiek pēc iecerētā plāna. Tad mazliet detalizētāk domājot par to, kā var sastrukturizēt laika plānu, ņemot vērā, ka tajā pīrāgā tur bija daudz dažādu tādu veicamo tēmu vai tādu bloku kopumu, zem kura palien apakšā diezgan daudz dažādu apakšu uzdevumu. Tas mans ieteikums ir līdzīgā veidā arī grupēt laika plānu. Attiecīgi šeit es kā piemēru esmu uzmetusi, kāds piemēram varētu izskatīties, sauksim to par tehnisko departamentu, kas ir kaut kādas tehniskās lietas, kurā laikā kas ir jāpaveic, lai nonāktu atkal līdz pasākumam, piemēram, ja mēs pieņemam, ka pasākuma laiks ir aprīlī. Un tas, kas ir ērti un būtiski, ir tas, ka katram, kurš veic kaut kādu noteiktu darbu vai pieskat kādu noteiktu darbu kopumu, ka viņam ir sava laika līnija, kas varbūt detalizēta ar ļoti tādām skrupulozi izdalītām mazām lietām, kas ir jāizdara, lai kaut ko neaizmirst izdarīt noteiktā laikā, bet tajā pašā laikā ir būtiski, ka var redzēt šo te kopbildi, kas noteikti arī jums, teiksim, kā visi projekta vadītājiem, ir svarīgi saprast, kādos termiņos, kurš departaments vai kurš cilvēks ko paveiks. Un tad šeit ir tas piemērs, kur, teiksim, ir tāds tehniskais departaments, te, piemēram, būtu komunikācija, un tā jūs varat grupēt par noteiktām porcijām, kas ir šie tēmu tādi bloki, un savienot viņus visus kopā, un jau tādā lielā pārskatāmā kartē redzēt, kā šīs visas veicamās lietas savienojās kopā, pārskatām pa tēmām un ved vienā kopsolī uz šo pasākumu. Lūk. Negribētos teikt, ka pēc laika plānošanas nāk budžeta plānošana, tas visbiežāk un visticamāk notiek paralēli, jo visi šie procesi notiek vienlaicīgi. Bet es esmu uzmetusi arī tādu nelielu piedāvājumu, kā jūs varat sākt domāt par budžetu un tā plānošanu.
Kāpēc par budžetu stāstu uzreiz pēc darbu sadalas un laika līnijas? Tas ir tāpēc, ka tas mans ieteikums ir tad, ja jums ir resursi un jūs esat komandā daudz cilvēki, ka katrs par tām lietām, par kurām šis cilvēks atbild, saprot, kas ir tās izmaksas, kas ir vajadzīgas viņu kaut kādu lietu īstenošanai un atnes šo informāciju pie projekta vadītāja vai producenta. Un tas vienkārši paģēra to, ka cilvēkam, kurš pieskat šo te budžetu un vispār to, kā tām liekas kopā, viņam nav jāatrisina kaut kādas ļoti konkrētas lietas un jāsatāmē tādas pozīcijas, par kurām šis cilvēks neko nesaprot, teiksim. Ko nozīmē, kādas izmaksas ir, piemēram, uzbūvēt skatu vai uzlikt skaņu, vai atvest labierīcības, vai izdrukāt plakāts un tam līdzīgas lietas, jo katrs, kurš veic kaut kādu to sev uzticēto darbu, noteikti vislabāk zinās, kas ir tās izmaksas, ar kurām vajadzētu rēķināties. Nu, lūk, un tad tas, ko es piedāvāju, ir sadalīt tām pa kaut kādiem pārskatāmiem blokiem, kas jums var palīdzēt saprast, kur kādi līdzekļi tiks izlietoti. Protams, ka tur vēl var ņemt vērā arī to, ka vienmēr ir jāpadomā par to, kā jūs arī, teiksim, fiksējat, no kurienes, kurš, teiksim, finansējums uz ko attiecās, ja tas ir gadījums, piemēram, kur vienu pasākumu ietvaros jums ir vairāk finansētāji, teiksim, vai tas ir, nezinu, pašvaldības piešķirtais finansējums vai kultūra kapitāla fonds vai vēl kāds cits resurss. Attiecīgi tad šajā vienā Excel tabulā tad fiksēt arī šīs te lietas, lai jūs zināt, uz kuru no finansētājiem cik daudz kaut kāda naudas porcija attiecās. Un visas šīs te 4 pozīcijas, kas ir arī tādi lielie bloki, ko es esmu ielikusi, tās ir pozīcijas, kas attiecās uz izdevumiem. Tātad tās ir visas tās lietas, par kurām jums nāksies maksāt. Personāls. Tie, protams, būs, teiksim, gadījumi, kur jums būs kaut kādi varbūt algoti darbinieki, tas ir organizācijas iekšienē, jums ir, teiksim, cilvēki, kuri ir darba attiecībās ar jūsu biedrību vai kādu citu veidu organizāciju. Tajā pašā laikā tie būs ārpakalpojumu sniedzēji, kas varētu būt piesaistītie mākslinieki, tehniskais personāls, dažādi radošā darba un tehniskā darba veicēji. Tikpat labi arī, piemēram, gadījums, ja jums ir vajadzīgs cilvēks, kas strādā, piemēram, publicitāti un komunikāciju, jums šādi cilvēki nav, varbūt jūs algosiet kādu, kurš jums šo te darba porciju veids kā pakalpojums. Lūdzu. Jā, es gribēju tikai pieminēt, ņemot vērā to, ka daudzas aktivitātes tieši apmēram kontekstā notiek brīvprātīgā darba ietvarā, vai ne? Brīvprātīgais darbs arī noteikti pārējās to, ka mēs domājam par šo atalgojumu, bet tad ir jādomā, ka šis atalgojums ir, vai tās ir brīvpusdienas, vai tā ir papildus uzmanību komunikācijā ar šiem cilvēkiem. Vai to var arī domāt tā? Jā, jo lūk, pie tā arī līdzīgi šo domu esmu pieminējusi arī pie precēm un nosaukus to pie labbūtības, jo skaidrs, ka tajā gadījumā, ja jūs strādājat ar brīvprātīgajiem, kurus nekādā gadījumā nevajag novērtēt par zemu, tikai tāpēc, ka viņi nāk savā brīvajā laikā kaut ko darīt, tā ir zelta vērta, ka cilvēki ir gatavi ziedot savu laiku, lai palīdzētu realizēt kaut kādu ideju, pie kuras tapšanas viņi nemaz nav bijuši klāt attiecīgi. Kā minimums, par ko parūpēties, ir tas, lai šī te darba diena, kurā viņi atnāk un velta jums šo te savu resursu, ka viņi ir pēduši, padzērušies ūdeni, viņiem ir labierīcības, kur aiziet, ka viņi var šo te darbu veikt tādos cilvēcīgos apstākļos un vismaz par, teiksim, vēdera tiešas. Nu, lūk, tad būs vesela sadaļa ar dažādu veidu pakalpojumiem, kas noteikti varētu būt arī ļoti daudz dažādu veidu, piemēram, nomas,
kas ir kaut kādas aprīkojuma nomas un aprīkojuma apkalpošana. Piemēram, ja jums ir jāuzbūvē skatuve un ir vajadzīga apskaņošana pasākumam, tad tas noteikti visdrīzākais būs nomas pakalpojums, ja jūsu inventārā nav šo te resursu. Būs kāds, kas jums piedāvā šo te nepieciešamo aprīkojumu, atvedīs, uzstādīs, apkalpos arī pasākumu laikā un pēc tam aizvedīs to visu arī prom. Vēl pie pakalpojumiem noteikti arī dažāda veida citas nomas lietas, tajā pašā laikā, piemēram, arī labierīcības, atkritumu apsaimniekošana, par ko noteikti jādomā arī gadījumā, ja jūs organizējat pasākumu kaut kur ārtelpās, jo īpaši. Un tur var būt ļoti daudz un dažādi pakalpojumi, kas arī noteikti būs izrietot no tās sākuma pozīcijas, kur tas pasākums saturs pateiks priekšā, kas ir tās vajadzīgie lielumi, lai pasākums varētu veiksmīgi īstenoties. Preces gan ir tāda pozīcija, ko finansētāji, kas ir, teiksim, publiskais finansējums, nevienmēr ar vieglu roku grib dot līdzekļus kaut kādu preču iegādē, bet tās preces noteikti, jebkurā gadījumā vienmēr ir. Tās var būt, teiksim, gan kaut kādi rekvizīti un dekorācijas, kuras ir varbūt jāiegādājās vai jāizgatavo, bet tikpat labi tās ir arī dažāda veida ļoti praktiskas lietas, teiksim, tolets papīrs, slota vajadzīga, atkritumu maisi un tam līdzīgas lietas. Un šeit tad arī ierakstās tas labklājības nodrošinājums, kur mēs jau tad nedaudz pieskārāmies pie brīvprātīgo darbu, bet tas nav tikai attiecināms uz brīvprātīgiem, tas noteikti var tikt attiecināts arī uz tādu algoto darbinieku komandu. Ir pasākums, kas ilgst, teiksim, dienu, visas dienas garumā vai 2 dienas, tad kas ir tie kaut vai minimālais kopums, kā jūs varat to cilvēku labklājību uzlabot, teiksim, nodrošināt dzeramo ūdeni, salvetes, kur apsēsties un tam līdzīgas lietas. Tad, protams, būs vesela sadaļa kaut kāda veida administratīvajiem izdevumiem, kas būs dažāda veida izdevumi, lai saņemtu nepieciešamos saskaņojumus, un tajā skaitā, teiksim, licences. Ja tas ir pasākums, kur tiek atskaņot mūzika vai rādītas filmas, tad tas viss arī ir attiecīgi jāreģistrē vai pēc piederības akalā vai laipa, jāiegūst šo te licenci materiālu atskaņošanai, publiskai rādīšanai. Tās licences arī ir maksas pakalpojums, kur jūs attiecīgi pēc noteiktiem aprēķiniem un tabulām varat iegūt licenci par samaksu. Tāpat arī grāmatvedība un lietvedība, jo kādam būs jāsagatavo gan maksājumi, gan jāveic dažādi veidi pārskaitījumi, jāsako līdzi izdevumiem, jāsagatavo līgumi ar cilvēkiem, kas ir iesaistīti, jāadministrē rēķinus un tam līdzīgas lietas. Attiecīgi tās visas izmaksas arī noteikti paies zem administratīvajiem izdevumiem. Tur varētu būt arī audits, ja ir darīšana ar kaut kādiem lielāka finansējuma projektiem, vai arī, ja to pieprasa, teiksim, jūs iekšējie organizācijas statūti, ka jums ir jāveic kaut kādā noteiktā periodā audits. Nu, lūk, un tad atkal citas krāsas sadaļa ir ieņēmumi, par kuriem es arī aicinu domāt. Viens ir tas, ka tā var būt biļešu tirdzniecība, kas apkaimju gadījumā varbūt ir mazāk aktuāls. Ļoti iespējams, ja vien tas nav kaut kāds tiešām pasākums, kas varētu pieprasīt, tā ir, piemēram, izrāde, kur pēc kaut kādiem šīs te izrādes autoru norādījumiem biļešu tirdzniecība vienkārši ir jāorganizē, bet tajā pašā laikā tās var būt dažāda veida dalības maksas. Un tad, kad es saku dalības maksas, ar to es saprotu, ka, piemēram, ja jūs organizējat pasākumu, dienas garumā ir koncerts, un jūs gribētu, lai tajā koncertā cilvēki var arī paēst un padzert,
un būt pāduši un priecīgi, tad jūs kā pasākuma rīkotājs varat organizēt, saskaņot un organizēt tirdzniecību. Un tajā gadījumā, tad, kad jūs kā pasākuma organizators ejat pie tirgotājiem un aicinat viņus uz izbraukumu, viņiem tas ir bizness. Tā kā jūs kā tirdzniecības organizētājs varat uzstādīt savu noteikumu, ka šajā konkrētajā pasākumā tirgotājiem dalības maksa ir, piemēram, 500 eiro. Jo ir skaidrs, ka tad, ja jums ir pasākums, kas ir plaši apmeklēts, viņiem tas būs bizness, viņiem būs ieņēmumi. Bet jūs savukārt ar šādu veidu, piemēram, uzstādījumu varat domāt par to, ka arī jūs no tā, ka jūs palīdzat kādam citam darīt savu biznesu, jūs arī kaut ko iegūstat atpakaļ savai organizācijai un savam projektam. Pie ieņēmumiem varētu būt arī ziedojumi, ja tas ir aktuāli un saistoši. Bet tas, uz ko es gribu vērst uzmanību, ir tas, ka tā ieņēmumu sadaļa vienmēr ir fleksibla un neparedzama. Tā kā tā ir tie resursi un līdzekļi, ar kuriem jūs varat rēķināties tikai tad, kad viņi tiešām ir jūsu kontā. Jo jūs nevarat paredzēt biļešu tirdzniecību, jūs varat, protams, nodefinēt un zināt, cik izmaksā konkrēta biļete, plānot, ka uz to atnāks, uz to jūsu pasākumu atnāks, teiksim, 500 cilvēki, bet ar garantiju tas, protams, nekad nav. Tā kā attiecīgi jūs varat prognozēt, bet kā konkrēti ieņēmumi un kā konkrētus finanšu līdzekļus, ar kuriem var rēķināties, jūs to varat konstatēt tikai post factum, tā teikt. Nu, lūk, tas, ko es vēl piedāvāju arī par ko domāt un ko piefiksēt vispār tādai kopīgai budžeta apkopošanai, ir fiksēt arī barterdarījumus, ko es esmu uzrakstījusi. Un barterdarījumi var būt daudz un dažādi. Tas, piemēram, varētu būt gadījums, kur kāds atved savu, piemēram, skaņas aparatūru un neko jums neprasa pretī, vai paprasa pretī kaut ko, kas jums jau ir, bet neprasa kaut kādu finanšu iesaisti. Nu, piemēram, tas var būt kaut kāds pakalpojums vai preci, ko jums iedod uz pasākumu, un jūs, ja tas ir, piemēram, uzņēmums, jūs ieliekat, piemēram, sociālos tīklos postu, tas ir kā reklāmas pakalpojums, vai ieliekat kaut kur logotipu, komunicējot savu pasākumu, tam līdzīgi veida mehānismu, kur šis te barters īstenojās. Kāpēc to ir svarīgi fiksēt? Tas ir tam dēļ, lai jūs paši iegūtu tādu pilnasiņīgāku kopskatu par to, cik jūsu pasākums izmaksā. Tas noteikti nākotnē palīdz domāt un plānot uz priekšu, jo skaidrs, ka, piemēram, ja organizējot šo vienu pasākumu, es tiku pie kaut kāda veida bartera vai kaut kādas atlaides, nav garantijas, ka tas realizēsies tieši tādā pašā veidā arī uz nākamo pasākumu, ko es rīkošu. Un tāpēc, lai jūs varētu veiksmīgāk domāt arī ilgtermiņā un saprast tās patiesās kopējās izmaksas, es iesaku fiksēt arī to, kas ir tas bartera, kas ir tā monetārā vērtība, teiksim, cik man aizdot skaņas aparatūru maksātu, tad, ja man par to būtu jāmaksā nomas maksa vai tāda jāiegādājās. Un tas noteikti arī šāda veida fiksēti kaut kādi darījumi, kuros jūs varbūt pat arī fiziski tos finanšu līdzekļus nekad neredzat un rokā neturat. Tas, jebkurā gadījumā, jums palīdz arī domājot par projektu finansējumiem, palīdzēs norādīt, kas ir tas jūsu līdzfinansējums vai pašfinansējums, kādu jūs to noformulēsiet. Tas, protams, dos tādu labāku kopskatu par to, cik tas pasākums izmaksā. Jo varbūt jūs iztērējat 2000, bet jūs esat bijuši malači un savākuši ļoti daudz pakalpojumus un kaut kādas barteru darības. Tas patiesīgais projekta finansiālais apmērs varbūt ir 10 000. Bet, lai jūs to varētu izstāstīt un parādīt tajā brīdī, kad jūs ejat pie nākamā finansētāja un rakstat projektu un rādat, cik jums kas maksā,
tad jums jau ir fiksēts tās lietas, kur jūs varat parādīt, cik ir tie patiesie lielumi. Tā. Tad es esmu uzmetus dažus tādus punktus, ko jūs varat ņemt vērā, plānojot budžetu. Tātad atkal sākotnēji viss izriet no tā, kas ir tās vajadzības, kur jūs saprotat, kam man vajag naudu. Vai jūs varētu saprast, kurā projektu konkursā piedalīties vai ar kuru uzņēmumu iet sarunāties, jums ir jāsaprot, kam un cik daudz jums vispār ir vajadzīgs. Tad, kad jūs saprotat šos lielumus, tad nākamais solis noteikti ir saprast, kur un kam es to finansējumu varu paprasīt. Un tas ne tikai finansējums, tas var būt arī šie barterdarījumi, par ko es runāju, vai kaut kāda cita veida iesaiste. Jā, teiksim, ja es zinu, ka man ir vajadzīga, piemēram, 4000 izstādes realizācijai, un tad es zinu, ka, piemēram, ar šādu finanšu vajadzības var iet, teiksim, rakstīt projektu kultūra kapitālam, vai tas ir kaut kāds pilnīgi cita vajadzība, un tas varbūt ir kaut kas tehniskāks, vai tā nav izstāde, bet tas ir kaut kāds pilnīgi cits veids, jūs noteikti atradīsiet pēc tām vajadzībām tos finansētājus, kas būtu gatavi šīm lietām dot konkrētus līdzekļus. Nu, lūk, un lai jūs zinātu, cik ir tā summa, ko norādīt tāmē uz kaut kādu noteiktu pozīciju, un tas, ko ir vērtīgi izdarīt, ir veikt tirgus izpēti. Nu, jums ir vajadzīgs, piemēram, nodrošināt to pašu kaut vai skaņas aprīkojumu, un tad ir pietiekami daudzas kompānijas, kas šādu pakalpojumu var sniegt un to nodrošināt. Palūdziet, lai viņi jums satāmē un parāda, kas ir tās izmaksas, kuras ir nepieciešams, lai šo te pakalpojumu varētu veikt. Tas, kas ir tāds arī labā praksa, bet arī, protams, izvērtējot, cik ļoti tas ir nepieciešams, ir tas, ka jūs varat nebaidīties arī šīs tāmas, ko jums kaut kādu noteiktu pakalpojumu sniedzēji uzrāda. Jūs varat likt viņus klāt, piemēram, savam projektu pieteikumam, kā pielikumu pie tāmas, lai tie cilvēki, kas ir kaut kādās komisijās un šos te pieteikumus izskat, lai viņi zina, ka tie skaitļi, ko jūs uzrādat, ir patiesīgi. Tas noteikti var nākt par labu pie projektu izskatīšanas. Gadījumos, kad ir jāraksta projektus vai jāiet sarunāties ar kādu citu atbalsta devēju, un pirms jūs parakstat kaut kādu noteiktu līgumu un uzņematies saistības, tas, ko ir vērtīgi izdarīt, ir, un pat pirms rakstat projektu pieteikumu, ir izvērtēt to ieguvumu, kas jums būs pret to ieguldīto naudu. Jo mēdz būt gadījumi, kur, teiksim, ir projektu konkurss, jūs varat pretendēt, piemēram, uz 2000, kurus jūs gribat paredzēt, piemēram, sava viena konkrēta pasākuma īstenošanai, bet tas, kas ir projektu nolikumā, varbūt, ka tas paredz to, ka jums ir jāīsteno vēl 7 citas aktivitātes, lai šo finansējumu saņemtu, kas nozīmē, ka tie ir vēl papildus resursi, kas ir nepieciešami. Un izvērtējiet arī to, cik daudz laika jūs pavadīsiet sagatavojot pieteikumu, izdarot visas tās lietas, ko paredz projekts, kas ir visas tās aktivitātes, kas ir jārealizē, un kas ir vēl tas laika posms un darba apjoms, kas ir jāparedz pēc šī pasākuma, kas nozīmē atskaišu rakstīšanu un vēl citas kaut kādas varbūt saistības, kas ir jānokārto, jo nereti mēdz būt tā, ka tas finansiālais ieguvums, piemēram, ja tie ir 2000, bet tas projekts ir, piemēram, gada griezumā, ir skaidrs, ka tā ir pietiekami maza summa, kuru jūs ļoti iespējams varat saņemt kaut kur citur, ar jums vienkāršākiem un realizējamākiem noteikumiem, kas nozīmē to, ka jums nevajadzēs papildus resursus un līdzekļus maksāt kādam, lai īstenot vēl kaut kādas lietas, kas varbūt neietilp jūsu sākotnējā plānā. Tad, kad jūs plānojat budžetu un
un esat sapratuši, ka ļoti iespējams mums varētu būt vajadzīgi kaut kāda finansu piesaiste. Vienalga, vai tas ir projekts, vai iet runāt un sarunāties ar kādu sponsoru un atbalstītāju, ir uzlikt realistisku mērķi. Un ar realistisku mērķi es saprotu to, ka ir būtiski, protams, tas, ka jūs sapņojat un sākotnēji tāpat ar visu darba apjomu, plānošanu un arī tajā skaitā budžetu, ka jūs uztaisat to ideālo plānu, kas ir plāns A, tad, ja es īstenoju visu to, ko es gribu īstenot šī pasākuma ietvaros, man vajag tik daudz laika, tas man prasīs šī tik daudz finansu līdzekļus. Un tad attiecīgi paturēt prātā to, ka no šīta plāna A visdrīzākais, kā tas gandrīz vienmēr visos projektos ir, nākās no kaut kā atteikties, bet tad, ja jūs plānojot budžetu, jau sākotnēji būsiet uzstādījuši realistisku mērķi, izvērtējot to, cik jums ir daudz laika, lai strādātu pie finanšu piesaistes, vēl neskatoties uz visiem citiem darbiem, un ka jūs paplānojat un padomājat, kas tiešām ir tā summa, ko jūs varat sadabūt kaut kādā noteiktā laikā, kas varētu būt ņemot vērā projektu iesniegšanas termiņus un tos termiņus, kurā brīdī jūs zinat rezultātu, tad kas ir tas moments, kurā jūs tiešām fiziski šo te finansējumu varat saņemt. Tajā pašā laikā vai jums ir kaut kādi citi varianti un resursi vai sadarbības partneri, kuriem jūs iesiet palūgt kaut kādas vajadzīgās vai nu finanses vai pakalpojumus vai citus vajadzīgos resursus. Tā kā paskatīties kritiski un realistiski, kas ir reāli, ja man ir, piemēram, pusgada laikā no šodienas līdz pasākumam, piemēram, ir pusgads, man ir vajadzīgi 50,000, un tad ir jāizvērtē, vai es to varu savākt, vai es to nevaru savākt. Ļoti iespējams, ka nē, es šodien esmu nodefinējusi savu ideju un gribu sākt pie tā vispār ķerties klāt un šobrīd aptver vispār, kas man ir jāpaveic. Ļoti iespējams, ka tas nav realistisks mērķis. Bet tad, tajā brīdī, tad, kad jūs uzliekat, ka jūs zinat, ka es varu, piemēram, savākt 7,000, nu tad jau ir daudz vienkāršāk arī kaut kā saprast, kā to visu arī apgūt un apsaimniekot un nevilties. Un tad domājot par to, ka jums ir tas realistiskais mērķis, bet tāpat, jebkurā gadījumā vēl tas plāns ārā kaut kur pakaus un gribās viņu īstenot, tad ļoti labi noder tas, ka var sadalīt prioritātes un izvērtēt, kas ir pilnīgi noteikti tās lietas, bez kurām kaut kāds noteiktais pasākums nekādā veidā nevar īstenoties. Un tā kā, ja tas ir koncerts, tad man vajag to mūziķi, man vajag kaut kādu apskaņošanu, un tad noteikti būs kaut kādas papildus lietas, kuras ir forši, ka viņas ir, bet varbūt viņas nav tik vajadzīgas, lai uz to tērētu resursu, kur varbūt man nav. Un tad labā ziņa ir tas, ka tajā brīdī, tad, ja izdodās piesaistīt vairāk līdzekļus, nekā varbūt ir tas uzliktais realistiskais mērķis, tad jau var sākt īstenoties šīs kaut kādas papildus lietas, kuras arī gribās papildus. Nu, lūk, un tad šis būs arī mans pēdējais skaistais slaidiņš, kur šie ir vairāk tādi iedrošinājumi vārdi un vispār ko ņemt līdzi sev procesā, organizējot kaut kādus pasākumus un notikumus. Un tas, ko es varu ieteikt, ir noteikti veltiet laiku tam, lai varētu saplānot kaut kādas lietas un ieviest struktūru un kārtību un varētu saprast, kas, kā, kad notiks un ar kādiem palīgiem. Un tad, kad ir sastādīts šis te laika plāns, ir termiņi, ir atbildīgie cilvēki, ir komanda, var ķerties klāt pie darba, tad noteikti tas, kas ir vērtīgi, ir regulāri satikties un pārunāt kaut kādos noteiktos laika posmos, kāds ir tas status un kā katram iet ar kaut kādiem veicamajiem darbiem, lai varētu saprast, kas ir tā kopbilde un kur varbūt kaut kas skrien un notiek ātrāk nekā bija ieplānots, vai kā tieši otrādi kaut kāda apsvēruma dēļ kaut kas ir aizkavējies. Un, lai to visu varētu apgūt un aptvert, nu tad vienīgais veids tiešām ir sarunāšanās,
un satikšanās, lai varētu šīs visas lietas konstatēt un kopīgiem spēkiem arī saprast, atrast kaut kādus risinājumus, kad tas ir nepieciešams. Jā, svarīgi noteikti ir tad arī vēl kontekstā ar visiem plānošanas un sakārtošanas un sastruktūrēšanas lietām ieteikums vienmēr izdarīt visus mājas darbus pirms pasākumu. Ar to saprotot, ka pie dažādu veidu plānošanas darbiem izdariet visu, ko jūs varat izdarīt pirms pasākuma norises un neatstājiet darīt kaut kādas lietas pasākuma laikā. Un kāpēc? Tas ir tāpēc, ka vienmēr ir jāgatavojās, ka notiks tā saucamie paredzamie un neparedzamie. Vienmēr notiks kaut kas, ko jūs neesat ieplānojuši pasākuma laikā, un tās būs tās lietas, ko jūs risināsiet tad, kad tas pasākums notiek. Nezinu, saplīst kaut kāda dekorācija vai vēl kaut kāda ģibele, kāds ir, nezinu, aizgulējies, kavē transports, kaut kādas lietas, gan praktiskas, gan tehniskas, kaut kas, kas būs jārisina. Un tad, ja jūs būsiet izdarījuši visu, ko jūs varat izdarīt pirms pasākuma, jūs vienkārši atbrīvosiet sev gan fiziski, gan arī galvā vietu, lai jūs varētu fokusēties un risināt tās lietas, kas ir izdarāmas šobrīd, kuras jūs iepriekš nevarējāt paredzēt. Jā, izdošanās pamatā ir komanda. Tas ir vairāk kā skaidrs, jo viens nav cīnītājs, tā kā noteikti uzticieties un paļaujieties uz savu komandu un arī parūpējieties kaut kādā iespēju veidā par to, lai šie cilvēki, ar kuriem jūs kopā strādājat, ne tikai labi paveic arī savu darbiņu, bet arī labi jūtās, ka jūs izbaudat šo procesu arī visu kopā pa ceļam. Nebaidieties kļūdīties vai nezināt, tas ir pilnīgi normāli. Neviens pat tad, kad organizē vienalga 1. vai 75. pasākumu, nav tādas vienas formulas, pēc kuras var visu izdomāt un izdarīt. Katru reizi ir kaut kas jauns, katru reizi ir kaut kas negaidīts, un neviens nezina, kā ir labāk. Tā kā nebaidieties no tā, ka jūs kaut ko nezināt, prasiet palīdzību. Meklējiet padomu, līdzīgi kā Ieva arī savā prezentācijā minēja, ka visbiežāk dažādu veidu organizāciju pārstāvi, vienalga vai tās ir citas apkaimju biedrības, vai tās ir kaut kādas citas nevalstiskās organizācijas vai pašvaldība un citas institūcijas. Vienkārši jautājiet, sarunājieties, un tas būs viss ātrākais un vienkāršākais veids, kā jūs atradīsiet atbildes uz tiem jautājumiem, kurus pie jums šajā brīdī vēl nav. Pēc pasākuma norises, arī domājot par tādu ilgtermiņu un attīstību, noteikti veltiet laiku tam, lai kopā ar to komandu, ar ko jūs esat strādājuši, lai jūs izvērtētu to, kā jums ir gājis. Un tas ir sākot, teiksim, gan ar idejas izstrādi, finansējumu piesaistību, praktisko organizēšanu, tehniskām lietām, pašu pasākumu norisi, pārunāt visas šīs lietas, kas un kā tika darīts, un izrunājiet, vai šitas bija veiksmīgi, varbūt, ka vajadzētu pamainīt kaut ko citu un darīt bišķiņu citādāk, bet noteikti veltiet tam laiku, jo tā būs vislabākā mācību stunda, nevis tā kā pa ceļam kaut kas, vajadzētu darīt citādāk, pēc tam aizmirstās, tas netiek piefiksēts, un tad sanāk, varbūt laikā uzkāpjas tā paša grābekļa, bet tajā brīdī, kad jūs pēc pasākuma sanākat kopā ar tiem cilvēkiem, ar ko jūs to projektu esat realizējuši un pārunājuši šīs lietas, tas jums palīdz saprast, kā darīt kaut kādas lietas efektīvāk. Un tad pēdējais, bet ne galīgi nesvarīgā lieta ir atgādinājums ir izbaudīt ne tikai pašu šo te pasākumu, ko jūs organizējat, vienalga, kas tas būtu, bet izbaudiet to procesu pa ceļam. Jo no pieredzes var teikt, ka tajā brīdī, tad, kad atnāk šis te pasākums, uz kuru jūs esat strādājuši, vienalga pāris mēnešus vai varbūt vairākus gadus, tas pasākums paskrien tik ātri, ka jūs pat nepamanat. Tā kā neaizmirstiet priecāties un izbaudīt gan to procesu, kā jūs nonākat līdz šim darba auglim, gan arī pašu pasākumu. Lūk, ja jums ir kādi jautājumi, tad lūdzu, no manas puses šis laikam arī viss manā stāstījumā.
lai izdodas. Paldies! Nu tā, tagad mums ir vēl neliels pārtraukums, ja, kurā mēs varam mazliet atpūsties un sagatavoties nākamajam darba cēlienam, kur es aicināšu jūs pastrādāt ar mani kopā. Gan es nezinu, mēs īstenībā varētu iezīmēt, kā mēs pavadīsim laiku no apmēram 2:30. Es gribu, lai Ieva atgriežas, ja viņa tiek izstāstīt par to, kāda ir tie esošie resursi.